Čau visiem! Šodien mēs esam ieradušies MMA Jūrmalas cīņas klubā. Un šodien jūs, dārgie skatītāji, varēsiet pastīties, kā mēs te trenējamies. Dodamies! Te mēs atrodamies Lienas iela 16-18 pie Pitsburga, kur trepītes ejam augšā. Bam! Bam! Griežamies pa kreisi. Jā. Tad mēs dodamies augšā. Cenšamies neieiet Pitsburgā pēc piciņas. Tur bieži viens mažo ļoti labi. Tā, tad mēs dodamies augšā. Daži saka, ka viņi piekūst ejot jau pa kāpnēm uz treniņu, ka viņi jau ir patrenējušies. Bet, tas jau tikai tāds iesildošais. Piekus. Dodamies augšā. Ka mēs redzam haza zāli. Ejam iekšā, dodamies pa labi. Kā jau var redzēt, mazākā grupa ir aizvadījusi treniņu. Notrenējušies. Nezinu, ka šitajā lielajā caurumā to, bet būtu forši, ja te kāds uztaisītu kaut kādu BJJ zāli vai kaut ko tādu. Tas būtu nereāli interesanti. Te mēs arī satiekam MMA Jūrmalas treneri. Sveiks, Edgar. Kā tev vien? Man iet ļoti labi. Čau. Ko dodamies tālāk? Es nezinu, kur ir meitiņu ģērbtuves, nekad neesmu gājis turien, bet pa labi šeit. Tur pa labi ir ģērbtuve viena, un tur ir otra. Šī mana favorīta. Šis ir mans potiņš, kur es pārsvarā pārģērbjos. Tur daudz nāk, bet mazāk nekā tajā pusē. Ko šeit mēs esam ieradušies zālē. Šeit ir mūsu maisu zona, kur visvairāk maisa, tā mēs daudzam. Reku rings un tālumā tur ir būžas. Reku mums arī ir viena riepa, tiem, kas ir padaudzīt. Treniņa beigās treneris izslēdz gaismu, ietek disko šitās gaismiņas, mūziku uz maksimālu un tā sajūta, ka tu esi nakts klubā un tu ādies pa to lēli vai pa to maisu. Nereāli forši. Šeit mēs varam redzēt būri. Artūrs Bodi iesildās. Diana. Čau, Diana. Čau. Vecais kluba biedrs beidzot atnāca uz treniņiem, vai ne? Čau, ko jau. Ko dodamies iekšā būrī? Čau. Čau, tad neredzēts. Jā, tā mēs te dzīvojam, MMA Jūrmalā. Jau. Ko tu, Džorgā, man gribi kauties? Kauties gribi? Davai. Viņi ir gatavi šeit, jā? Čau. Daudziem zināms to, ka pēc nedēļas jau būtiski nākamā sestdien notiks Lucky Punch fight streams, un no mūsu kluba veseli 3 biedri piedalīsies tajā fightā. Tur kopā būs 16 cilvēki. Es, Ričards Odzuls un Artūrs Bodi. Artūr, kāds tavs domas par šo eventu? Es neko nedzirdēju, ko teicu, bet jā. Kāds tev domas par šo eventu? Es nezinu, būs interesanti. Būs interesanti minūti jāsitās, tāpēc būs rūbaks momentā. Būs rūbaks uzreiz un... Es nezinu, tas ir savādāk. Saproties, tas nav ne boks, parasti, ne MMA, tas ir kaut kas savādāks. Tas ir minūte. Tu prosti uz minūti ej uz rūbaku. Tas ir gan izveikals ielas, bet, atkal es nezinu, kaut kas tā kā mīkslis. Būs interesanti. Tas ir kaut kas jauns, interesanti. Čau!
mana svilpīte. Tu nefilmē, bet meklē svilpi. Džaba, cross jab, jab. Tu man bāz tas spalvē no kūs pie gala. Izdaram viens, viņš nostājās divi. Kāds ir tas komandas? Jūsu uzdevums ir norēģēt un ātri izvairīties. Apēs, cross, izvairot, uzreiz pirmais ir apēs un taisnēs. Īsti. Aiziet! Es nedod kulot, viņš nesvarot. Aiziet! Īsāk apēs. Mainām virzienu, katrai veidam mainīt. Nē, tā nedara. Tas nav pasīties, Un lādāk. Šodien būs jaunie Lucky Punch dzērieni mūsu zālē, varēs daži pamēģināt. Cross, iegriežu, slīdņš paliek, sidēt. Skaidrs, mēs vienkārši mānamies, jo viņš atkal domās, vai būs cross, vai tāds tāds, mēs tajā brīdī mēs nevaram. Bet go, fiksēt viens, fiksēt otrs. Un tā, treniņa laikā atveda mums Lucky Punch savus jaunos dzērienus, 3 kastes. Dzersim uz urā un divus jau visiem zināmas Lucky Punch parastos zilos dzērienus. Nu ko? Būs jāuztaisa testa dzēriens, bet pēc treniņa. Ne? Jā, pēc treniņa. Jā, trenēties, nav laika runāt. Davai, čau! 10 sekundes. Ok, no sākuma. Cross, 1, 2, 3, 4. Go. Pagāj, go. Jā, novēs. Ātrāk taisies. Dai, malca, neredz uz tam.
Šitos beidzot. Paldies Lucky Punch komandai. Es ļoti gaidīšu tos BCA dzērienus. Enerģijas es tā īpaši nemīlu, bet šos gan. Šitos es maukšu. Tā kā prieks sadarboties. Es pēc tam arī pateikšu, kā garšo. Pēc treniņa. Minūte! Jā. Labi, visu laikam kopā. Tātad krāsu, pup, izvēlos. Pup. Loks. Aucam, strādā viens, sākumā lēni, pēc tam ātri, maksimāli 3 minūtes. Nesprāg. Hop, Aiņā! Pārstādamies, otrs strādā. Uzreiz! Maucam. Maucam ļoti. Kā tu jūties? Diezgan labi. Es vakar noskrēju pusmaratonu, kājas drusku sadzinušās, bet kopumā ir ok. Kā jūties? Labi, viss normāli. Dzīvāks par dzīvu, gatavāks par gatavu. Ko gribot saka? Viss normāli, viss kārtībā. Labi, davai turpinam treniņu. Paboksējies. Tev tieši vajag vairāk arī pat. Un obligāti šodien pēc treniņa paliksim uz takedowniem aizies. Tu toreiz vari apjukt. Tev ir masa, ja tu uzsēdīsies visu ar savu svaru, tu nod uz šopa. Tu toreiz arī nevarēji tikt nekādi uz takedown. Paliksim. Tagad, davai paspēlēsimies sitieniņš, es pakomentēšu, ko darīt. Visi sagatavojamies? Aiziet, sākam! Kā ej, kā ej, gad! Kā ej, teikam! Ja vārds teikam, jā, bet ej, Otrs kūvāk, bet vienu roku, otrs priekšā. Smagi treniņi, biedrs, atceļas. Tā ir panākuma atslēga, draugi. Ļoti daudz strādā pie saviem mērķiem. Tev viss sanāks.
tu neko nedari. Viņa kļūda ir, kad es tagad krītu, saslēdzu kājas, pabeidzu. Kas viņam jādara, ja viņš sajūtas, ka paņemt tāku? Tad pirmais, ka jūs darat, ja jūs ejat takedownā, jūs paņemt kāpu un jūs domājat, kā nokrist ar viņu kopā, bet momentāli mēģinām atrast, kur ir kājas, turēt ar rokām un vispār iet ārā. Ir skaidrs? Parādies. Viens, jā. Stop, ideāli. Viņš izdarīja visu, ko vajadzēja. Viss, aiziet stādēm. Neļaujam iet gārdā. Magic. Aiziet! Viss aiziet, pa minūtē atkāposim dažādas variantus. Let's go! Man līsaks spīd. Nē, tev tāds viegli matēts. Viegli matēts. Pusmatēts. Parasti visi saka, ka baigi spīd, kad žilpst. Tieši speciāli, pirms cīņas nodzinu. Zini kā, kad spīd saule un visu. Tevi jau ataudzis bišķi. Es šodien nodzinu, kāds ataudzis. Līdz vakaram. Nu mošu arī es no pašu rīta nodzinu. Tā putiņām. Es tik traki nē, es vēl neesmu sācis tik traki. Gan jau. Žēl, ka Ričards Ozols neatnāca uz treniņu. Mēs abi dabūtu piekurīgi. Bet, nākamreiz. Otrdien vēl treniņš. Tu varēsi paturēt vai labi, es paturēšu? Labdien! Jā, kāpēc jūs nerunājat? Nu jā, pasparingojām bišķi. Nu tā profilaksei. Man vienkārši sestdien plānojas cīņu. Un pa Getiņā, Grīziņkalnā, pa boksu. Tā kā mēs tagad pēdējā laikā bišķi pa boksiņu strādājam. Varētu pielikt vairāk pie fiziskās sagatavotības, bet kopumā es teiktu, tīri ok iet. Pagaidām. Jāskatās. Protams. Jāskatās. Bet centīsimies parādīt, protams, tehniku, raksturu. Visu kā vienmēr. Skaistu cīņu. Savādāk jau nevar. Bet forši tas, ka pa zāra 0 līdz 80 kg. Tā kā es varu ēst un tāpat vēl čilā, karoči. Būs, protams, bruši grūtāk, jo tur būs džeki, kas medās no 8,5, 8,4, bet tādā ziņā nemocīsim ķermeni. Tas būs labi. Varēs tur kepu ielocīt un tā kā normāli. Vēl gan. Ir vēl vien raundu. Vēl vien. Sanāk! Video būtu, ja tu visu dzīvi darītu ar cimdiem. Bļā, ķipa zini, pārējais tur, kāds pakaļus laucītu. Cik laikus vajag, lai mēs uztaisītu video? Visu dienu ar boksa cimdiem. No 200 Vakars ar drauteni ir boksa cimdiem. 200 laiki un būs visu dienu ar boksa cimdiem. Būs dienas lauks, kur man visu laiku ir boksa cimdi. Uzņems 3 minūtes. Čau. Neviens man neticēja, Kā jūties? bet tagad viss ir flashlight spīdi, ne? Šito es vēl padziedāšu. Pakaitināšu uz savu bralzi. Tu zini šai dziesmai vārdus? Dažs tikai. Neticēja. Vairs neatceros. Es tikai piecietājos zinu. Tad jūs savas vīzijas. Kad jūs rakstat? Ko? Savas vīzijas.
Šautauts Denisam. Kā tu jūties? Kā es jūtos? Grūti, karsti riktīgi, bet vajag forši beidzot atkal trenēties. Visu vasaru nesanāca normāli trenēties, strādāju. Beidzot atpakaļ esmu. Cīnīsies vēl kaut kad? Jā, noteikti. Es domāju, sākt ar grappling sacensībām septembrī. Tad jau redzēs Getiņā kādā varētu. Jā. Aiziet, vecīt. Tev labi sanāk. Iemetam viņu Instagram. Tā. Čau. Kā jūties? Es jūtos diezgan traģiski. Tev cieņa drīzumā? Jā. Man domāju, neatradās pretinieks vakarā, bet man ir open ringā. Pēc kādiem noteikumiem tu cīnīsies? Cīnīšos pret MMA pankratēnu cūkā. Un tu esi jūties gatavs? Protams, es vienmēr jūtos gatavs. Es esmu pagājuši seši, tas Džeks parādīja dot labu cīņu Tallinā. Pareizi, tas bija Tallinā? Tā kā ja viņš pievērsīsies un turpinās darīt, es domāju, viņam ļoti labi sanāks, malacis sacīt. Gaidam tavu cīņu. Tūlīt Radners būs dusmīgs, ka es neko nedaru. Skaidrs. Nē, tomēr nenopadīja. Nu labi. Tūsiņš. Es saku, ka tad tūlītā skaties, kā viss pārvērtīsies. Tad sākās Tūsiņš. Tagad būs tas princips. 15 sekundes strādās viena grupa pie lēlēm, tas tas, ko es teicu sākumā. Un otra grupa strādās pie maisiem. Viņi izies savas rotācijas un pēc tam mainīsies. Nērijās kardio treniņš uz beigām, tūlīt jūs redzēsiet. Bet tu jūti muzonu, vai ne? Tu jūti. Tagad vajadzētu vēl Lucky Punch rokā. Re, kā malači strādā, agresīvi raundi. Ejam pie maisiem, pareizi, ejam. Kādā būs tiešām atnāc vērtās? Šeit ir man mīļākā daļa. Tā ir man mīļākā daļa. Pa boksumā ir sišana. Tur reāli tāds sajūta, ka tu esi tā kā nākskubā. Un nereāli. Kā tu jūties? Ļoti labi. Kā tev šodienas treniņš? Super. Bet pārāvu ķēdīt mammas dēlu, par kur man nāksies atmaksāt. Ok, kā tu nākamo reizi cīnīsies? Šo sestdienu. Šo sestdienu? Jā. Kādi noteikumi? Grappling. Veiksmāli. Skatāmies. Šeit? Jā, šeit. Dāmas un kungi. Te nav viss, bet es esmu centies atstēpt savu lielāko daļu. Es zinu, ka daži vēl ir atstēpuši te. Tā ir tāda kā mazais slavas plauktiņš. Tur nav visas mūsu balvas, kas ir MMA Jūrmalai, bet diezgan daudz. Pa visu kluba balvas, katra
katra kluba biedra balvas, tur viss kaut kas ir savācies pēc šitiem laikiem. Tā kā jā, var uzmest aci. Piefiksējam, bez coach Edgars Lipskijs. Mans pretinieks noteikti skatīsies šo video, viņam būs tāds, ļaļ, Bukovs taču vispār netrenējās, cik tas ir iznesīši. Tu rūkt maldies, vecīt. Tas, kas tagad tiek kamerā parādīts, tas pat nav krīkstīts no tā darba, kas tiek ikdienā ielicis iznībā. Tā kā es ceru, ka pienāks diena un es jums visiem to parādīšu, cik īstenībā daudz darba ieliek šajā visā. Protams, es dažreiz slaistos, bet kopumā es ļoti daudz strādāju un eju saviem mērķiem. Katru dienu cenšos būt labāks par sevi. Tas tā ir īstā dziesma, lai es tādu runāju tādus. Reku Lakīpaņš mūsu klubam MMA Jūrmā nosponsorēja dzērienus. Tā kā uztaisīsim review, atsauksmi iedosim pa jauno. Jo man liekas, viņš nemaz nav veikalos iznācis. Tā kā mums ir tā privilēģija nogaršot vien pirmajiem. Čoks. Un visiem veiksmi Geto faitā. Rādam, ko mākam. Jau mēs neņemam. Mēs novadījām treniņu, kā novadījām, aizvadījām. Treneris ir novadīja. Jūtos diezgan ok, tādā ziņā. Nav nekādas baigās traumas, nav nekādas baigās sāpes. Ir bijis katrā ziņā daudz trakāk. Sestdien startējam Geto Fight Grīziņkalnā, nākat skatāties, atbalstat, būs karsti. Beidzot es arī varēšu izcīnīties pa ilgiem laikiem Geitiņā. Un nākamā sestdien Bazāra 0, atkal nākamais cīņš šaus, tā kā viss vienos cīniņos, vienā kaušanā un jums obligāti jāskatās, jāpaliek, jo katrā ziņā būs karsti un būs interesanti. Darbs ir ielikts un tagad jāgaida tikai rezultāti. Kāpēc tu filmē? Ko tu dirsi? Nu, čipa, tas laikam bija mājiens, ka es pa daudz runāju, ja? Vārds sakot, ko tu dirsi? Man nēt vārds sakot, ko... Es arī māku. Ko tu dirsi? Cik kalorijas? Es tagad lāsu. Viņam ir 3 kalorijas, veči. Dziesmies laic. Nē, bet viņi, nu... Un B vitamīna grupas, tas man būs nervu sistēma mierīgāk. Es būšu mierīgāks treniņos. Es nebļaušu ārā! Jau, zini, tā kā no kara PTSD būs jau sabijos. Davai pisās ārā visi. Muzonu, Denis Underdog. Varētu iefilmēt to video, ķipa nevies man, ne, un tad tā kādu stāstījusi. Un tad stāvam pie bēm un attaisam bunģi un dzeram. Jā. Bet to varētu storijā pat ielikt. Ticēja, ka... Es stāstīju tiem savas vīzijas. Tagad neatbildu vairs. Kad jūs rakstat savas īziņas. Lakīpaņš Energy Drink. Tā kā koks, bet tas nav koks. Bet mums vajag to telefonā filmēt, man vajag storiju. Stīju tiem savas.
Nu ko, šodien mēs esam saņēmuši jaunos Lucky Punch Muscle Drink. Yeah. Paldies Bazara Noja komandai, mūsu klubs ir saņēmis un mēs tagad testēsim, jo es neesmu garšojis, esmu izlasījis, kas tur ir. Super sastāvs, Džeki. Šito es maukšu katru dienu. Katru otro. Nu, maucam, mēģinam. Ai, putiņas ir, viss notiek. Bet es jūtos kā šis, tas zaķis ir? Ķengurs. Ķengura ātrums būs. Džeki baigi labais. Un pat nejūt to saldumu. Viņš ir tā kā sals, tā kā nav sals, bet tur ir 3 kalorijas. Garšīgs vismaz, neitrāls. Labs. Tāds labs. Es piedzēries. Tur viskijs nav iejauts. Joks. Garšīgs tas ir ananās. Bet tur vēl kaut kas ir, ne? Nē, nu pina aple. Nu jā, pagad, jā, ananās. Bet, pēc ananās viņš vispār nevišā. Nu, čils. Jums nākamā jāuztais čila dzēriens. Kā kravalim ar ašvangu. Ašvagandu. Jums vajag kaut ko līdzīgu. Tieši, lai sudrabs pieliek THC graudiņus klāt un viss būs labi. Jā, reāli labs. Bet tev jau jāatgriež storijām īsāks kaut kas būs. Nu, mēs sagriezīsim. Es nāku tev pakaļ. Nāku tev pakaļ. Laižamies? Laižam, jā.